Sveiki, mīļie! Šoreiz es gribu parunāt par tādu lietu kā digitalizācija, par telefoniem, datoriem, internetu kā tādu, saistībā ar mums cilvēkiem. Kādu ietekmi tas uz mums ir radījis. Pateicoties digitalizācijai, cilvēki arvien vairāk piedzīvo nomācošu vientulības sajūtu. Tad, kad šīs lietas nebija, mēs biežāk gājām laukā. Mēs vairāk satikāmies ar cilvēkiem. Mēs varbūt vairāk devāmies ciemos. Vairāk bija dzīves saziņa, dzīves kontakts cilvēkam ar cilvēku. Bet tagad, kad pieejams ir internets, telefoni, viss ir kļuvis tik ērts mums, un tādā veidā mēs mazāk satiekamies ar cilvēkiem, mazāk ejam ārā, mazāk dodamies ciemos pie saviem mīļajiem, jo mēs taču varam sazvanīties, mēs varam sarakstīties, sazināties caur telefonu, caur video zvaniem. Tāpat arī, teiksim, ikdienas dzīvē, ģimenes dzīvē, kā mēs pavadām laiku, teiksim, kāda ir mūsu ikdiena, kāda ir mūsu vakari, kad mēs pārnākam no darba. Kādreiz arī bija vairāk laika savā starpā sazināties, kontaktēties, pavadīt laiku vairāk kopā. Tāpat arī brīvdienās varbūt vairāk laiks tika pavadīts kopā, bet tagad arī ļoti daudz cilvēki, tīpaši varbūt jaunāka paudze, ļoti daudz laika pavada ar šīm ierīcēm, datoriem, telefoniem, planšetēm. To var arī pavērot mūsu ikdienā, ja? Brīvdienās, darbdienu beigās, vakaros. Ja? Ko mēs darām? Kā mēs pavadām savus brīvās stundas, savu brīvo laiku? Cik daudz mēs pavadām to bez šīm ierīcēm, ja? Un cik daudz mēs pavadām ar. Mēs ļoti daudz laika arī iztērējam sociālos medijos. Vienkārši kaut ko skatāmies, ja, pat varbūt mums netik ļoti vērtīgu, ja, kaut ko pavisam bezvērtīgu. Mēs ļoti daudz savu laika, ja, pavadām tieši tādās lietās. Un vislielākā ietekme ir taisnība uz jauno paudzi, uz bērniem, jo tie ir kļuvuši būtībā par šo ierīču tādiem kā vergiem. Viņi ir kļuvuši no tiem atkarīgi. Tā ir savā ziņā kļuvusi par narkotiku, jo tagad būtībā neviens bērns nemāk iztikt bez šāda veida ierīces, bez datora, bez telefona, ja. Viņam ir garlaicīgi, viņš nezina, kā pavadīt brīvo laiku, ja, ko vēl varētu darīt. Liekas, tā ir vienīgā lieta, ja, kas viņu interesē, kas viņu piesaista, kas viņu nodarbina. Patiesībā bērni no tā varbūt cieši pat visvairāk, jo viņiem nav tā bērnība, kāda mums bija kādreiz. Mēs gājām laukā, mums bija draugi, mums bija dzīves kontakts ar līdzaudžiem. Mēs spēlējāmies, bija rotaļlietas, bija spēles, bet šajos laikos cik daudz no bērniem patiesībā kaut ko tādu dara, ja? Ja arī ir rotaļlietas, tās nav tādas, kā bija kādreiz, ja, kaut kādas, teiksim, vērtīgas, ja, ļoti daudz ir tādas, es pat nemāku īsti aprakstīt kādas, ja. Tā kā šajā ziņā ļoti daudz, kas ir mainījies, un digitalizācija arī ir ļoti ietekmējusi cilvēku. Tāpēc arī cilvēki ir ļoti notrunelinājušies. Tāpat kaut vai tajā
kaut gan, teiksim, tādā ikdienišķā momentā, ka mēs braucam, teiksim, sabiedriskā transportā, ja, kādreiz, ka mums tādas lietas nebija, mēs pievērsām uzmanību tam, kas notiek mums apkārt, ja. Mēs saskatījāmies ar cilvēku, ar kādu sasmaidījāmies, ja. Mēs redzējām cilvēkus sev apkārt, mēs pamanījām, kas notiek mums apkārt, bet tagad, kad pavēroja, teiksim, sabiedriskos transportos, diezgan liela daļa cilvēku ir iegrimuši telefonos. Un tāpat būtībā jebkurā dzīves situācijā, jebkurā, teiksim, tādā sabiedriskā vietā, ja, var pavērot, ja, ko cilvēki dara tagad. Un mēģināt padomāt, atcerēties, kā tas bija kādreiz, kad tādu lietu nebija. Ko tad mēs darījām, kā mēs pavadījām savu brīvo laiku, kā tad mēs izklaidējāmies, jo tad taču mēs mācījām dzīvot bez tādām lietām, bet šajos laikos, ja, ka mēs paliekam bez kādām no šīm ierīcēm, ja, mums ir tāda sajūta, ka mēs esam kā bez rokām. Un sanāk, ka cilvēki šajos laikos dzīvo tādā kā savā ziņā mākslīgā virtuālā pasaulē. Katrs ir iegrims kaut kādā savā pasaulē, kad iegrims telefonā vai datorā. Un cilvēki tādā veidā atrofē savas smalkās sajūtas, intuīciju, radniecīgo garu atpazīšanu, labestība, sirsnība, līdzjūtība un daudz citas sajūtas mūsos atrofējās. Un šīs ierīces padara mūs par bezsejas, par bezjūtīgiem un paklausīgiem. Un šīs ierīces liek mums cilvēkiem aizmirst par iekšējo brīvību un ticību saviem spēkiem. Kļūst par reālu šķērsli cilvēku garīgai attīstībai. Jo, kad paskatās uz, teiksim, cilvēkiem kopumā, ļoti daudz cilvēki ir notrulinājušies. Tikai tāpēc, ka mums nav saskara ar citiem cilvēkiem, dzīvais kontakts nav. Mēs vairs nelasām, mēs vairs neinteresējamies, jā, mums vairs nav to interešu, kas mums bija kādreiz, ko mums varbūt patika darīt. Visas šīs ierīces ir ļoti daudz ko aizstājušas un, teiksim, atņēmušas laiku citām nodarbēm, citām interesēm. Tagad lielākoties tikai telefoni, datori ir kļuvuši par mums visinteresantāko, visaizraujošāko lietu, ja, kas būtībā atver mums tā kā logu uz pasauli, vārds uz pasauli, ja, bet kā mēs to izmantojam? Kā mēs to tērējam, ko mēs no tā iegūstam, vai mēs iegūstam kaut ko vērtīgu, svarīgu, interesantu. Cik daudz no visiem cilvēkiem, kas pavada laika pie telefona, datoros, ja, cik daudz izmanto liederīgai, noderīgai lietai, ja, gūt kaut kādas jaunas zināšanas, kaut ko jaunu uzzināt. Un cik tiek iztērēts vienkārši nevajadzīgām lietām, ja, pavadīt sociālos tīklos laiku, vienkārši skatīties kaut kādus nevērtīgus video, ja, kas mums neko māca, neko mums interesantu parāda, ja, bet vienkārši, padomājiet par to, mīļie. Tāda ir digitalizācijas ietekme. Jā, ir arī pozitīvi, jā. Mēs varam sazināties ar, teiksim, otro pasaules galu, ja. Mums pavērušās ļoti plašas iespējas, bet cik daudz no šīm iespējām mēs izmantojam vērtīgi, noderīgi priekš mums, un cik daudz mēs no tā iztērējam vienkārši bezjēdzīgi. Neko no tā sev negūstot, nekādu labumu, nekādas jaunas zināšanas, nekādas jaunas intereses. Mums no tā labums nav nekāds, ja mēs vienkārši tupā veidā, ja,
tur pavadām laiku, mēs laiku iztērējam, kas patiesībā ir viens no vērtīgākajiem, par ko cilvēkiem arī vajadzētu aizdomāties, jo arī laiks ir rit arvien ātrāk, straujāk, dienas liekas ir īsākas, laiks paskrien ātrāk, un mēs vēl plus iztērējam nevajadzīgām lietām. Tā taču paiet arī mūsu dzīve, un mēs neko negūstam ne sev kādu labumu, ne arī citiem. Tā kā padomājiet, kā jūs izmantojat, vai šīs ierīces dod jums kādu labumu, kad jūs ar viņām tērējat laiku, vai arī tas ir vienkārši bezjēdzīgi pavadīts laiks. Un pavērojiet, kāda ir kļuvusi jūsu dzīve, salīdziniet ar to, kāda tā bija, kad tādu lietu nebija, tādu priekšmetu, un kāda tā ir tagad. Ir atšķirība.